VF debija Eirokausā paredzēta otrdien, tāpēc ceļā dodamies jau svētdien vakarā. No Rīgas 4 stundu lidojums uz Telavivu, bet pēc tam nepilnu stundu ilgs brauciens autobusā uz Izraēlas galvaspilsētu Jeruzalemi. Galamērķi sasniedzam krietni pēc pusnakts. Nākamās dienas spilgtākais notikums – ekskursija pa vienu no svētākajām vietām uz šīs planētas – Jeruzalemi. Tas ir viens no nozīmīgākajiem reliģiskajiem centriem kristiešiem, jūdiem un musulmaņiem. Lai arī pilsēta ir gandrīz 2,5 reizes mazāk par Rīgu, tajā dzīvo aptuveni par 50 000 iedzīvotāju vairāk. Tuvajos austrumos mūs sagaida Latvijas novembrim neraksturīgi laikapstākļi. Temperatūra dienā aptuveni plus 30 grādu pēc Celsija skalas. Gīda pavadībā izstaigājam vietējo tirgu, kurā cena precēm ir atkarīga no tā, kā spēj kaulēties. Vēlāk apmeklējam arī slaveno Raudu mūri, Svētās Kapavietas baznīcu, kā arī citas svētvietas. Baidoties no terora draudiem, visur manām uzrauga, daudzviet arī lidostas cienīga drošības pārbauda. Nepārtraukti. Mūs pavada aizdomīgi vietējo iedzīvotāju skatieni, tomēr atmosfēra mūros ieskautajā vecpilsētā ir vārdos neizsakāma. Šeit visa pamatā ir reliģija. Pēc vecpilsētas iepazīšanas sākas pilnīga koncentrēšanās gaidāmajai spēlei. Rima Kurtinājušas sastādītajā plānā vēl treniņš pirmdienas vakarā, kā arī otrdien no rīta. Goldberga basketbola zāle atrodas 10 minūšu braucienā no viesnīcas. Spēles dienas rītā arēnā vēl nekas neliecina, ka drīz šeit notiks Eirokausa spēle. Rimas, kurš pirms 2 gadiem ar Lietuvas Rītas izcīnīja šī turnīra trofeju, dod puišiem norādījumus, kā spēlēt pret 2004. gada Eiropas kausa ieguvējiem vietējiem Hapoel. Jau pirms mača zināms, ka rītiniekiem nepalīdzēs savainotais Jakovičs un no komandas atbrīvots Sanders. Tāpat spēle no malas vēros komandas jaunieguvums Gatsons. Ticiet vai nē? Šajā pēc skata mazajā ēkā pavisam drīz spēlēs VF Rīga basketbolisti. Karstā klimata dēļ basketbola zāle atrodas aptuveni 3 stāvus zemāk. Lai arī vietējiem iedzīvotājiem bija ļoti liela interese par cilvēkiem, kur valkā šādus te krekliņus, par gaidāmo spēli īpaši neviens nezināja. Tomēr tiem, kuriem vajadzēja, tie zināja par šo maču. Jo mazāk minūtes līdz tās sākumam, jo vairāk skatītāji no klusajām Jeruzalemes ielām ieplūda arēnas tribīnēs. Runā, ka Hapoel komandas līdzekļi esot vieni no karstasinīgākajiem Eiropā. Komandas iesildījušās, spēles informators ticis galā ar VF komandas sarežģītiem uzvārdiem un mačs var sākties. Spēles rezultātu atklāja VF komandas kapteinis Kristaps Janičenoks, kurš bumbu grozā nogādā pēc Kaspara Bērziņa piespēles. Pretinieku komandas sākuma sastāvā 4 leģionāri, no kuriem ļoti jāuzmanās. Viņi savu varēšanu pierāda jau spēles ievadā. Hapoel vienībai padodas ļoti svarīgs 14 punktu izrāviens. Janičenoks uz ceturdaļas beigām cenšas atsvaidzināt nepatīkam pārsteigto VF-iņu. Rezultāts -14 pēc pirmajām 10 minūtēm. Noteikti jāpiemina, ka ciņā par atlēkošajām bumbām ar 15-2 pārāk ir mājnieki. Stingrākus vārdus pārtraukumā lieto Kurtinaitis, tomēr tas nāk par labu viņa komandai, jo otrajā spēles daļā rīdzinieki rāda jau labāku sniegumu. Hapoel tiks turpina spodrināt savu augstās precizitātes procentu un viņiem uzbrukumos cenšas atbildēt ciemiņi, kuri neļauj rezultātu starpībai pārsniegt 15 punktu robežu. Pēc pirmā puslaika plus 16 mājniekiem. Priecīgs prāts Hapoel, jautras noskaņojums arī spēles tiesnešiem. Otrajā spēles daļā Jeruzalemes klubs panāk jau 20 punktu pārākumu. Trešās ceturdaļas izskaņā laukumā dodas Mārtiņš Laksa, kurš sabužina VF komandu ar precīzi 2-punktnieku, bet pavisam drīz atdod labu piespēli Artjumam Parachovskim, kurš ar sodu triec bumbu grozā. Pēdējo ceturdaļu VF uzsāk ar -11. Uz brīdi izrēlieši bija panākuši sev tīkamo plus 20, taču galotnē Eirokausa debitanti pietuvojās līdz 13 punktu deficītam. Tātad zaudējums ar 78-91. Katra mūsu kļūda atbildēja ar 2 vai 3 punktiem. Tas ir izšķirts spēles. Es arī uzskatu, ka mēs nospēlējam diezgan pavirši pa atlēkošajām bumbām. Un tā ir spēle Izrēlā. Lūdzu, skatieties, skatītāji, kā bļauj pēc spēles. Tas ir tas, kam jābūt ir.
Kristaps šoreiz rezultatīvākais VF komandā. Viņam 23 punkti. 20 punktu robežu sasniedz arī Dereks Viljams. Tikmēr pretinieku komandā Brians Randls izcēlās ar 22 punktiem un 9 bumbām zem groziem. Nu redziet, tāda ir dzīve un tāds ir arī basketbols. Nenolaidīsim degunus, jo nekas taču vēl nav zaudēts. Tā bija tikai pirmā spēle Eiropas kausā. No Izrēlā gūtās pieredzes var teikt, galvenais ir ticēt. Pateicoties lielākai punktu starpībai, Eirokausa G grupas pirmajā vietā Seviļas Kahasol, kas ar 93-77 pieveica Čehu Nimburgu, kuri pagaidām pēdējie. Jeruzalemes Hapoel 2., bet Fefiņš 3. pozīcijā. FIBA izaicinājuma kausa izcīņu veiksmīgi iesākuši ventspilnieki ar 82-71 viesos apspēlējot Ukraiņu Khimki. 27 punkti Andersona kontā, bet Jānis Strēlnieks bija lielisks ar 12 punktiem un 7 rezultatīvām piespēlēm. Pēc šīs uzvaras kurzemnieki atrodas B grupas virsotnē, Ukraiņus nosēdinot uz pēdējā krēsla tabulā. 2. vietā Izraēlas Haifa, kas ar 83-78 uzveica vācu Skyliners.